Arī mēs. Es saku, kā tu atceries sevi šādā vecumā, ka bija tik mazs puika? Neatceros vispār. Neatceros to galvenokārt, kad biju ļoti priecīgs katru dienu celties, ja man bija treniņš. Tāds pozitīvā dienas deva bija. Pēc skolas braukt uz treniņu, pilnīgi laime man bija. Un es redzu šajos bērnos, kad arī viņi ir beidzot priecīgi, ka viņi kaut ko dara fiziski, jo tas ir, man liekas, bērnam vienmēr labi kaut ko tādu darīt, ar sportu nodarboties. Lai plūktu uzvaras laurus pasaules spēcīgāko tenisistu vidū, talants ir jāsāk izkopt jau kopš bērna kājas. Tieši tāpēc mazajiem tika dot iespēju klātienē pavērot, kā trenējas ne tikai Latvijas pirmā rakete, bet arī pārējie komandas dalībnieki. Saki, kā ir pret Ernestu spēlēt? Labi, forši. Pirmo reizi pret tik augstu rangu spēlētāju spēlēt? Jā. Nu kā tev ir? Ir savādāk sist viņa servisu? Viņš stiprāk sīt un tā grūtāk atsist. Jā. Bet nu kā tev sanāk? Nu labi. Kas ir viņa mīnus, ko tu labāk pārspēt? Es nezinu. Tas diezgan ir. Es